Cienījamie kolēģi, ieņemam vietas, slēdzam nost mobilajiem telefoniem skaņu un reģistrējamies. Cik ir reģistrēti? 9. Tā, visi reģistrējās. Tā, kamēr notiek reģistrācija, šodien ir būtisks notikums, Ilgonim ir vārdiena, dodam vārdu Gintai, apsveicam Ilgodu vārdienā. Nē, tas tā, kad ātri jābeidz domas sēde, un pēc tam Ilgons uzstājās. Cienījamie kolēģi, sakarā to, ka es nebūšu fiziski Latvijā uz vietas un nevarēšu parakstīt protokolu, šodienas domas sēdi vadīs Krūmiņkungs. Nododu sēdes vadību Krūmiņkungam. Labdien visiem! Cik ir informācijas, kad Arvīts Jarums ir laikam komandējumā, un Geks Pēters slimo. Tātad 3 no deputātiem nebūs šodien. Tā, lūdzu reģistrējušies uz šobrīd 11. Kā tur Andim būs šodien, tā, kā vienmēr? Kur Ārs zīme? Nevajag, nepras, labāk nepras. Tā, 11 pastāv vēl tas pats. Tā. Kas ir? Nu, tas ir labi, ka jau parādīsies. 4, 5, 6, 7. Tā, 4 nav piereģistrējušies, kolēģi. 3. Tā, 3. Kas tur notiek, nevar. 12. Tā, Andris 13. Un Igaris, kā tev tur iet? Neiet? Smilts tā nebirst. 13, ja? Praktiski te jau mums 14, tad jau visi reģistrējušies, vai ne? Jā. Kā nav? Nu nav, Andis nav. Nav? Man ir 13. Visi reģistrējušies. 13 ir reģistrēti. Tā, cienījamie kolēģi, 24. septembris, kārtējā domas sēde. 20. Jā, piedošana man uzrakstīts, jā, atvainojos. Jā, izsludinātā. Tātad sāksim domas sēdi. Pa darba kārtību lūdzu, kādi jautājumi? Apstiprināt. Citi priekšlikumi? Tā, Andi, Adats, kas jums bija? Jā, pirms mēs ķeramies pie darba kārtības, es gribēju pajautāt tādu lietiņu. Te vakar pavisam nejauši vienā ķēnga lapā izlasīja, ka Roberts ir bijis Briselē ticies ar Briseles pārstāvjiem
Bet es kaut kā nevarēju atcerēties, kurā dienā mēs esam lēmuši par šādu komandējumu. Es gribētu pirms domas sēdes dienas kārtības apstiprināšanas priekš sevis saprast, ja, vai papildināt dienas kārtību vai ne, kā tad tur īsti ir bijis. Varbūt priekšsēdētājs sniegs īsi informāciju. Jā, 19.20. atrados Briselē pēc Vaideras kundzes uzaicinājuma. Pašvaldībai izmaksu nebija, komandējums tas nebija. Viss kārtībā. Brīvs pilsonis pārvietojās uz kuru pusi? Nu, labi. No ko? Apmierināt atbilde. Andi. Paldies. Daļai es gan gribēju vairāk zināt, bet nu labi. Paldies. Tātad ir priekšlikums apstiprināt darba kārtību. Tā. Lūdzu, balsojam. Ādats balso par. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, par 13, 14, pret atturās nav. Paldies. Darba kārtība apstiprināta. Par pirmo dienas kārtības jautājumu vārds mums ir Skaidrītai Klūdziņai, lūdzu. Šī gada 1. oktobrī stājas spēkā nodokļu atbalsta pasākumu likums, un līdz ar to pašvaldībai ir jāpieņem saistošie noteikumi, vai mēs savā pašvaldības teritorijā piemērojam šos nosacījumus vai ne. Tāpēc ir izstrādāts šie saistošie noteikumi. Principā tur ir vajadzīgs, vai mēs apstiprinam vai nē. Likums paredz, ko? Ja nodokļu maksātājiem līdz pagājušā gada 1. septembrim ir uzkrājies parāds, un ja viņš uzraksta iesniegumu par to, kad viņš apņemās samaksāt pamatparādu un 10% no soda naudas, tad pašvaldība ir tiesīga viņam dzēst visu nokavējumu naudu un 90% no soda naudas. Maksājumus nodokļu maksātājs drīkst veikt neilgāk kā 60 mēnešus, un viens maksājums nedrīkst būt mazāks par 50 latiem. Pie šiem nosacījumiem iestājās, tad mēs varam pieņemt šo lēmumu par to, ka dzēst nokavējumu naudas un 10% soda naudu. Tas ir stingri noteikti 10% vai līdz 10%? Nē, 10% konkrēti. Jā, 5 gadi. 5 gadi viņš var maksāt par 50 latiem. Es domāju, ka arī uz šo nodokļu atbalstu pasākumiem nebūs īpaši daudz šo pieteicēju, jo ir problēmas ar nodokļu nomaksām, un ne visi, īpaši fiziskas personas, ne visas varēs nomaksāt arī šos 50 latus mēnesī. Lūdzu, jautājumu. Lūdzu, Maļinovs kungs. Skaidrīts, kundze, sakiet, lūdzu, kā tas ietekmēs uz kopēju budžetu? Uz budžetu, uz doto brīdi mēs izņēmām uz 19. septembri šīs summas, un ja tiešām visi piesakās uz šo atbalsta pasākumu, tad mums būs jādzēš 46 688 lati un vēl 14 lati šī soda nauda, jo soda naudas ir maziņas, bet tā nokavējuma nauda ir 46 700 nepilni. Tas, ja piesakās visi. Samaksā, jā, pamat parādu, kas ir 128 000. Jā, tieši tā. Jā. Tā, vēl lūdzu jautājumi? Nav jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Ādats balso par. Paldies. Kas? Viens. Mārtiņ palīdz kaut kas. Aizskrēja garam. Es balsoju par.
Ir, ja? Paldies, 13 par, pret 14 atturās nav. Jautājums izskatīts. Pārējām pie otrā dienas kārtības jautājumu. Ziņotāja Astrīda Vītola, lūdzu. Tātad ir noslēgusies Ķekavas novada attīstības programmas pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Notika sanāksmes visos 3 novada centros, Baložos, Ķekavā un Daugmalē. Šajās 3 sabiedriskajās apspriešanās piedalījās aptuveni 50 cilvēki, saņēmam arī priekšlikumus. Visbūtiskākais bija no Rīgas plānošanas reģiona, kurš mums aicināja izmainīt attīstības programmas termiņu no 14. līdz 20. gadam sakarā ar to, kad Eiropas struktūra fonda apgūve sākas nākamais plānošanas periods ar 14. gadu. Līdz ar to naudas mēs apgūt varēsim ar 14. un šim periodam jābūt 7 gadiem. Tātad iedzīvotāju priekšlikumi tika ņemti vērā daļēji, jo diezgan daudz priekšlikumu jau bija iestrādāti šajā attīstības programmā. Bija tādi, kurus mēs jau risinām šobrīd tekošajā dienas kārtībā. Un līdz ar to ir tā, kad šobrīd, ja jūs pieņemiet lēmumu, mēs to dodam Rīgas plānošanas reģionam, tad tiek organizēta sanāksme kopā ar kaimiņu pašvaldībām, kuri viņi iesniedz vēl savus priekšlikumus. Un tad mēs dodam šo dokumentu rediģēšanai valodniekam, un tad jūs pieņemsiet galīgo lēmumu, un tad šī attīstības programma stājas spēkā. Tā, kolēģi, kādi jautājumi lūdzu? Lūdzu, Varikungs. Varbūt īsumā varētu pastāstīt, kāda tad mums tā programma būs, ko mēs darīsim līdz tam 20. gadam, kas ir paredzēts programmā. Nu, tādos lielos vilcienos, lai tā būtu skaidrība. Tātad lielos vilcienos es jau stāstīju iepriekšējā domas sēdē, kad strādāja 7 darba grupas, un tātad ir izvirzītas visas šīs 7 prioritātes pa tēmām: vide, satiksme, ielas, ceļi, sociālā sfēra, izglītība, un katrā šajā sfērā ir izvirzīti prioritārie projekti un tātad projekti konkrēti, uz kuriem mēs strādāsim šajos nākamajos 7 gados. Ņemot vērā Nacionāla attīstības plānu, NAPU, ko šobrīd valsts izstrādā, tātad tiks arī izvirzītas prioritātes valsts līmenī un piešķirt struktūra fondi līdzekļi. Un mēs jau zinām, ka mūsu lielās prioritātes šobrīd ir sākuma skola Ķekavā, Daugmalē, bērndārs, un šie projekti jau risinās, un tie ir arī ielikti programmā kā prioritāri, bet, protams, ļoti liela prioritāte mums arī, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas, ir pašvaldības ceļi, un es domāju, ka šobrīd gan ir apstiprināta ceļa programma, bet mēs to, es domāju, pārapstiprināsim un izvirzīsim šo ceļu programmu tādu reālu arī nākamajiem gadiem, kas ir paredzēts arī šajā programmā, kad mēs apstiprinām šo ceļu programmu konkrētu uz ielām, ņemot vērā satiksmes intensitāti. Šeit es nezinu, vai man pa visām tēmām pārstāstīt, strādāsim arī pie pirmskolas izglītības jautājumu atrisināšanas. Nē, varbūt, ja es gribēju precizēt, man tiešām tāds neskaidrība radās saistībā ar Ķekavas sākuma skolu. Tad jūs minat, kad ir prioritāte, viss ir kārtībā, tikai prognožu daļā mēs neredzam attīstības programmā skolēnu skaita prognozes sākuma skolā. Tad, un Katlkalna, tātad Pļauniekalna sākuma skolā, vai to nevarētu papildināt, jo Baložas skolai prognoze ir ielikta, Daugmales skolai prognoze ir ielikta, Ķekavas skolai un Katlkalna skolai prognoze nav ielikta. Lai mēs saprastu, tātad, ka tā tiešām ir pirmā prioritāte, ko mēs, godīgi sakot, sapratām jau sasaukuma sākumā pirms 3 gadiem, bet
pašlaik ir aizmirsts ielikt programmā prognozi par bērnu skaitu Ķekavas skolā un Pļauniekalna skolā. Vai būtu iespēja papildināt šo programmu ar šiem te cipariem? Mēs atsevišķi tā Ķekavu neizdalījām tādēļ, ka Ķekavā kopumā ir bērnu skaits apkopots, un manuprāt, kad šī tabula arī bija, kur ir Ķekavā kopumā, jo mēs tā īpaši atdalīt, kuri bērni tā kā nāks tagad uz Ķekavas sākuma skolu un kuri brauks, pieņemsim, uz Pļauniekalnu, nevaram, bet mums ir prognoze konkrēti, iesniedzot šo 3B korpusu, mēs esam Finanšu ministrijā visus datus iedevuši, jā, mums šī prognoze ir kāda, tie 760 bērni prognozēti līdz 2020. gadam, jā. Es vēl paskatīšos, ja tiešām, ja tas ir jūsu priekšlikums, mēs vēl varam labot un ielikt, jā. Skaidrs, paldies. Lūdzu, Ilgon. Man jautājums par tiem kaimiņu novadiem, ko jūs minējat, ar kuriem apspriedīsim, vai Rīga arī būs, ja? Tātad mēs ar Rīgas attīstības departamentu jau tikāmies pagājušajā nedēļā. Viņi uzaicināja mūsu attīstības speciālistu pie sevis. Mēs bijām plānotāji un attīstības daļa Rīgas domē. Tā kā viņi izstrādā arī savu attīstības programmu, viņi bija iepazinušies jau ar mūsu plānošanas dokumentiem, un viņi ļoti pozitīvi atsaucās, un viņiem tiešām patika šis mūsu dokuments, un mēs viņiem arī rakstiski esam iesnieguši priekšlikums mūsu sadarbībai nākamajam plānošanas periodam, bet arī viņi tiks aicināti uz šo sanāksmi. Visi apkārt esošie novadi un pilsētas tiks aicināti. Skaidrs, paldies. Vēl ir jautājumi, lūdzu? Ja jautājumi nav? Nē, pēdējais jautājums par specializāciju. Par specializāciju mums saturā viņi ir, bet tekstā nav, kur viņi ir pazudusi. Tad, ja mēs atturam tādu Ķekavas novada specializāciju, saturā ir tāda sadaļa, tekstā nav. Vai tā ir tehniska kļūda? Vai? Būt, ka tehniska kļūda, to arī mēs paskatīsim, jā. Skaidrs. Vēl lūdzu, jautājumi ir? Jautājumi nav? Kādi priekšlikumi? Balsot. Paldies. Lūdzu. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Adats balsojuma atturās. Maļinauskas balsoja par. Kas tev aizķērās kaut kas? Nestrādā kompis man. Tā, tad viens, jā, mēs te varam slēgt balsojumu, jā? Par, jā. Tā, par 12, pret nav, atturās viens. Paldies. Es atvainojos. Tie, kur nebalso. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu, Astrid Vītola. Tā kā Iveta Zālīt, kas pamatā izstrādāja šo dokumentu, ir atvaļinājumā un komandējumā, tad es esmu pilnvarota īsumā sniegt informāciju. Tātad arī šis dokuments līdz ar attīstības programmu tika laist uz sabiedrisko apspriešanu. Vienlaicīgi tātad notika šīs 3 sanāksmes. Par šo Ķekavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 30. gadam varu teikt, ka arī šo dokumentu Rīgas doma ļoti atzinīgi novērtēja, un īpaši to, ka programmas izstrādē esam iesaistījuši augstskolu studentus. Tas viņu prāt ļoti progresīvi un pozitīvi, un arī tas, ka programmu izstrādājam mēs paši. Un līdz ar to tā programma ir pavisam, viņai ir tāds savādāks redzējums un interesantāks uz novadu attīstību. Un es domāju, kad visi ir iepazinušies ar šo dokumentu, īpaši ko piebilst nav. Iedzīvotājiem arī ļoti daudz priekšlikumu šajā dokumentā nebija, jo tas tiešām ir tāds augstāks dokuments, kas neapskata tādas ļoti konkrētas lietas, bet teritorijas attīstību kopumā. Skaidrs, paldies. Jautājums Varikungam. Ja es pareizi saprotu, stratēģija ir augstāks dokuments par attīstības programmu, ja?
Jā. Bet mēs vispirms pieņēmām programmu un tad stratēģiju. Nu, es domāju, ka vienā domas sēdē mēs pieņemam, es ceru, ka pieņemsim arī stratēģiju. Bet mums vismaz stratēģija ar programmu saskan? Protams, mēs esam saskaņojuši abus dokumentus un mēs strādājam darba grupa kopā un vadības grupa bija viena šiem abiem dokumentiem, līdz ar to šie abi dokumenti ir saskaņoti. Skaidrs, paldies. Ir jautājumi, lūdzu? Balsojam. Ir priekšlikums balsot. Lūdzu, balsojam. Maļināvs balsoja par. Adats balso par. Tā, lūdzu, vēl viens nav nobalsojis. Kas nav nobalsojis? Visi, ja? Man parādās tā par, tad iznāk 14, pret atturās nav. Paldies. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu. Vārds, kam te ir vārds? Tiks saņemts iesniegums no nodibinājuma fonda Sibīrijas bērni ar lūgumu atbalstīt. Finanšu komitejā tika jautājums izskatīts, ar balsu vairākumu atbalstīts. Skaidrs. Ir kādi jautājumi, lūdzu? Ir kādi jautājumi, lūdzu? Interesētu, kas tur bija to balsu mazākuma? Tad ir jāskatās protokolā. Bija par un atturās cilvēki balsoja. Viens atturās, pārējie par. Tā, ir. Lūdzu. Cik es saprotu, ka tiek gatavota angļu valodā, ja? Šī grāmata, ja? Tātad, man ir par interesēt, cik liela tirāža šai grāmatai paredzēta, ja? Tā mērķa auditorija, kam šī grāmata ir domāta, ja? Kas viņu lasīs, ja? Vai viņi tiešām arī tik, teiksim, varētu viņi būt populāri vai vajadzīga vai tāda veidā, nu tā viedokļa, ka mēs principā izskatām šādu jautājumu, ja, grāmatas publicēšana, ja, tādā citā valstī, citā reģionā, ja, un varbūt tas tāda specifikācija no šīs grāmatas. To var kaut kur tā iegūt, kādu informāciju vai... Es saprotu, tas kaut kas saistīts ar Eiropas Savienības projektu sadaļu, ja, kurā ir šī summa, ja, un viena daļa ir, tā teikt, šī summa ir iegūta, ja, un es saprotu, ka no pašvaldības ir tāds neliels tāds, kā saka, atgādinājums to, kad ir šī darbība, varbūt tās, ja, summas lieluma ziņām, bet cik es saprotu, kad šī tēma jau mēs esam vairākas reizes šeit runājuši un pieņēmuši labvēlīgu šo prasījumu, ja, un es baidos, ka varbūt tās ir kaut kāda jau tā kā tāda, nezinu, taciņa pēdiņās vai kā, ja, kad tiek varbūt tās pašvaldība iesaistīta, un tāpēc man ļoti interesē, kam tā grāmata ir domāta un kas viņu lasīs tur. Nu, šeit ir ļoti žēl, ka Geks kundze mēs nedabūjām, lai viņi atbraukt pie mums uz domsēdi. Es runāju vakar ar Valdi Ozolu, lai gan no viņa teiktā es sapratu, ka viņš vairāk nesadarbojās ar šo kundzi un izteica tādas domas, mēs viņai palīdzam, bet mēs arī gaidām, lai būtu tās filmas, tie diski un tā tālāk un tā grāmata, bet cik es saprotu no iesniegumu, kad viņai ir vajadzība, lai visus šos jautājumus nokārtot, kas saistīts ar tulkojumu un arī tipogrāfijas izdevumu, viņi ir vajadzīgi 21,977 un viņa no mūsu pašvaldības lūdz 500. Es domāju, nu varbūt ir visādīgi jautājumi, varbūt aizdomas, bet cilvēks ir uzsācis varbūt tomēr lielu tādu darbu, cits laikam nav ar šiem jautājumiem nenodarbojās. Varbūt man būtu priekšlikums vēl šoreiz tos 500 tomēr piešķirt. Adata kungs, lūdzu. Jā, jo aizskārā tādu diezgan interesantu tēmu, un tad man radās tāds jautājums, vai ir vēl kāda pašvaldība, kas ir iesaistījusies šajā? Man liekas, jā. Cik man ir informācija, kad ir, kā Kestere kungs teica, arī Roja un visi tur tie cilvēki, kuri dzīvo attiecīgos novados,
Bet precīzi pateikt, Ande, es nevaru precīzi. Tādēļ es domāju, ka tas jautājums šī plāksnē ir atklāts. Tā, ko mēs darām? Lūdzu, Ilgon. Es aicinu balsot, jo man vispār pārsteidz, kāpēc vispār parādījās diskusija. Tā ir mūsu tautas vēsture ar vienu no tumšākajām pusēm. Un ir fonds, kurš to darīja. Man ļoti pārsteidz kolēģi Arnoldi, kad pagājušā sēdē, kad es runāju par to, ka man ir aizdoms, ka nelikumīgi piešķiram naudu vienas grāmatas izdošanai, tad jūs, Arnoldi, bijāt tas, kurš atbalstīja šo, viens no retējiem atbalstīja to iespējamo nelikumību. Un šeit izsaka bažas par to, ka šeit redzam tautas vēsturi. Tad būsim konsekventi. Es aicinu atbalstīt šo situāciju. Jo te nav ne naida kurināšana ar šo grāmatu izdošanai, tas vienkārši mūsu tautas vēsturi. Es jau kuro reizi saku, līdzīgi tā kā ebreji savu holokaustu aizstāv un visiem parāda, bez naida, bez nekā. Tāpat arī mums ir šis jautājums jāaizstāv. Un 500 lati, tā ir neliela summa priekš Ķekavas pašvaldības. Aicinu balsīt. Paldies par viedokli, Maļinovs kungs. Jā, es arī atbalstītu, neskatoties uz tādu uzstādījumu, kas viņu lasīs. Es domāju, kas uzskatīs par vajadzību zināt vēsturi, tas arī lasīs. Lūdzu, atbalstam šo jautājumu. Paldies, Keister kungs. Jūs noņemiet savu? Nē, es vienkārši, tīri interesi gribētu, cik liela tirāža ir paredzēta. Tas ir noslēpumains, jā. Labi, ja jūs baidieties. Es domāju, ka šis jautājums, kurus ir aizdomas, mēs mēģināsim... Man nav aizdomas, es vienkārši tīri tehniski jautāju. Interesi pēc. Iedošu telefonu, tur, man liekas, iesniegumā bija telefons pazudis. Jā. Tā, vēl kādi jautājumi būtu? Ja jautājumi nav, tad priekšlikums ir balsot. Lūdzu. Adats balso par. Igor, tu nepaspēsi balsot. Nepaspēsi. Maļinovs balsoja par. Tad 2 plus. 3 uzkārušies. 2. Yes, es paspēju. 1. Nekas. Ir, ja? 2 neplīst, neplīst. Tā, par 10, pret nav, atturās 4. Paldies. Pārējām pie nākošo dienas kārtības jautājumu. Kur ir vēl divi? Es gribu pārsēsties uz otru rindu, es ar viņiem vienā rindā sēdēt negribu. Līdz tevī mīrus aizgāja. Es sapratu, ka izsūtītāji... Vārds komisijas vadītājai, lūdzu, Rīvai. Šī jautājumā tika apstrīdēts iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisijas lēmums, kurā mēs atstājām vienu personu deklarētu īpašumā. Kaut gan jaunais īpašnieks vēlējās anulēt šo deklarēto dzīves vietu. Bet tas cilvēks uzrādījusi īres līgumu, kurš ir spēkā un saskaņā ar likumu par dzīvojamo telpu īri, viņš ir saistošs arī jaunajam īpašniekam, un tāpēc tas lēmums tiek tāds pats arī pieņemts domē, sagatavots. Ir kādi jautājumi, lūdzu? Balsojam. Priekšlikums balsot. Adats balso par. Šo jautājumu. Pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums par Ķekavas novada pašvaldības faktisko rīcību dokumentu atsvējumu neiesniegšanu.
Pašvaldība prasītos dokumentus izsniedza informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā. Dokumentu izsniegšanas termiņi netika pārkāpti. Līdz ar to personas iesniegums ir noraidāms. Tā, man ir jautājums tomēr. Nu, ja cilvēks atnāk un lūdz, ir ļoti liels krimināls, ja otrā dienā izsniegt tādu izziņu. Tas būtu ļoti liels darbs jāveic, lai cilvēkam nebūtu problēmas. Lūdzu. Uz to es nevarēšu atbildēt. Nu, nebūtu pārkāpums. Pretim nākšana, tīrā. Tā, jautājumi Lēšanai kungam, lūdzu Ilgam. Jā, nu, paskatoties to pamatojumu, viss atkal kārtējo reizi nevar pieņemt tādu argumentētu viedokli lēmumu, jo nav pievienot dokumenti. Nav šīs personas iesnieguma, jo man arī pārsteidz tas, ka viņa iesniedz iesniegumu pēc nedēļas prasa atkal jau var vēršās jau ar to kā administratīvā pārkāpumu. Līdz ar to kaut ko pašvaldība atkal līdz galam neparāda, kāpēc šis cilvēks prasīja, jo tas cilvēks, kurš iesniedz, ir pietiekoši izglītots, lai saprastu, ka ir mēnesis laika viņai gaidīt šo atbildi. Vajadzēja sagatavot visu, lai mēs redzētu, uz kādu pamatu, vai tiešām ir noraidāms, vai šī gadījumā ir tiešām pašvaldības vaina. Jo pašvaldības vaina jau kārtējo reizi ir pierādījusies tiesas procesā, kur nedeva izziņu, un kur pašvaldība ir zaudējusi jau augstākajā tiesā. Es atvainojos, tā būs mana kļūda, ka es viņus nepievienoju, bet visi dokumenti ir saistītajos, saistītie dokumenti kartiņai, visi dokumenti tur ir klāt. Tā, lūdzu, vēl jautājumi. Adata kungs. Jā, es gribētu tā kā izteikties par šo jautājumu, un es drusciņi pasakoju līdzi, un pat esmu ar šo vīru ticies, runājot par šo iesniegumu, un man izbrīna viena lieta. Cilvēks gatavojās aizstāvēt savas tiesības tiesā. Lai viņš to varētu izdarīt, viņš vēršās pašvaldībā, kura ir piedalījusies viņa atbrīvošanā no darba. Un, protams, man izbrīna tas, ka šī pašvaldība vienīgā no visām institūcijām, kurās viņš ir vērsies, ir mēģinājis novilcināt laiku, cik nu vien tas ir iespējams. Šis jautājums ir saistībā ar reģionālas pašvaldības policijas izveidošanu, un tas, pareizāk sakot, viņš ir bijušais Ikšķiles pašvaldības policijas darbinieks, kurš ir atbrīvots no darba tieši šajā sakarā. Un tajā gadījumā, kad viņš grib savas tiesības aizstāvēt, es negribētu teikt, ka tas būtu tā kā es domāju, ka tā būtu tā kā mūsu pašvaldība, ir darījusi visu, lai viņa tiesības tiktu aprobežotas. Tajā brīdī, kad ir vajadzīgi dokumenti, es domāju, ka to var izdarīt momentā un uz vietas. Mums ir pietiekoši attīstīta pašvaldība, mēs lielamies, kāda mums ir datu sistēma, kāds mums ir namējs, kā mēs ar to visu mākam strādāt, un beigās izrādās, ka, lai dabūtu jebkuru izziņu, mums ir vismaz 15, ja ne 30, un ja ne 6 mēneši vajadzīgi, lai šos dokumentus dabūtu. Es varbūt par to nerunātu, ja man pašam nebūtu pieredze. Es pats no domas vēl neesmu jau 14 mēnešus saņēmis atbildi uz savu iesniegumu. Tieši tāpat kā 1717 iedzīvotāji arī pusotru gadu vēl nav saņēmuši atbildi uz savu iesniegumu. Es vērtēju ļoti kritiski, un šī gadījumā es atļautos teikt priekš pašvaldības kapeiks, priekš šī iedzīvotāja varbūt pietiekoši nopietna argumentācija, būtu šo sīkumiņu samaksāt, lai pēc tam mēs neizskatītos vēl sliktāk, kad mums būs tiesas spriedums par to, ka mums tas ir jādara. Tātad jūsu priekšlikums? Man priekšlikums ir atlīdzināt par 1952. Jā. Skaidrs. Tā, kādi vēl būtu jautājumi? Kādā sakarā, Adata kungs, viņš pamata darbā, kur strādāja? Ikšķelē, jeb... Vai tad jau policija bija ar mums saistoša? Tieši šīs mūsu saistības rezultātā viņš zaudēja darbu. Jā, lūdzu.
Adata kungs, manuprāt, jūs tur maldinat, jo kāds sakars ar to, ka mēs izveidojam reģionālo policiju un ko dara Ikšķilas pašvaldība, tās ir viņu darbības un ko viņi atbrīvo no darba vai neatbrīvo no darba vai pieņem darbā. Nav nekādas saistības, un es neredzu šeit, ka būtu pārkāpts likums, un ja cilvēks pamodās pēdējā dienā, ka viņam vajag šo dokumentu, nu kādēļ tad mums ir jāskrien pa galvu kaklu un jādara tas. Nu, varēja iedot, noteikti bija kāda objektīva iemesla, kāpēc šo dokumentu neiedeva tajā dienā, kad viņš viņu gribēja. Viņš saņēma viņu nedaudz vēlāk. Skaidrs. Likums pārkāpts nav, un es neredzu šeit problēmu. Tā, Lauma, lūdzu. Jurista viedokli lūdzu. Jā. Jā. Lai atbild. Vēl viena, tādā gadījumā vēl viena advokāta pārstāvis. Tātad šajā situācijā ir svarīgi tas, kad persona ir vērsusies ar iesniegumu, nesagaidot to termiņu, ko paredz likums atbildes saņemšanai, vērsusies ar otru iesniegumu, lūdzot atlīdzināt šos materiālos, kā viņi norāda zaudējumus. Tad ir jautājums, vai personai bija nepieciešams, respektīvi, braukt uz attālāko pašvaldību un šos zaudējumus jau radīt, ja pieņemam, kad cilvēks zināja arī šīs te normas, sagaidīt šo te atbildi likumā noteiktā kārtībā un nekādi zaudējumi nebūtu radušies. Tādēļ arī šāds lēmums ir par to, ka pašvaldība nesaskata šeit likuma pārkāpums un arī ar šo te lēmumu šos te zaudējumus noraida. Tas īsumā būtu viss. Skaidrs, paldies. Tā, lūdzu, Ināra. Man arī te radās jautājums. Tātad šeit ir viens iesniegums, kurā ir pamatojums. Un pamatojuma daļā ir rakstīts, cilvēki, kas tur ir deklarēti, tur nedzīvo. Māja ir katastrofālā stāvoklī uz nojaukšanu. Kā pa citu? Tas bija iepriekšējais. Pagaidīt, tu ne to iesniegumu apskatīji. Par sesto? Par sesto jautājumu. Nē, nu reku šit. Labi. Tā, lūdzu, vēl kādu būtu jautājumu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu, balsojam. Adats balsojuma atturās. Tas ir vīrus. Kā tev ir balso? Nē, nu. Kas nav divi? Inār. Vēl viens? Kas viens? Igar, tev vietas? Tā, jā. Par, es saprotu, 9, pret nav, atturās 4. Paldies. 5. Paldies. Tā, vārds. Cienījamie deputāti, pie šī jautājuma, ja? Es gribu protokolā ierakstīt personīgo viedokli par šo balsojumu. Es balsojumā atturējos tāpēc, ka principā es uzskatu, ka pašvaldība nav rīkojusies godprātīgi un nav centusies iedzīvotājiem palīdzēt nākt pretī un viņu lūgumu apmierināt, bet es nevaru balsot pret šo lēmumu, tāpēc, ka nebūtu īsti korekti, ka es balsotu par zaudējumu radīšanu mūsu pašvaldībai. Līdz ar to es balsojumā atturējos, kaut gan uzskatu, ka lēmums tāds nav pareizs. Skaidrs, paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums ir saņemts iesniegums no domas priekšsēdētāja Roberta Jurķa, kurš lūdz piešķirt atvaļinājumu no 1. oktobri līdz 10. ieskaitot. Finanšu komiteja izskatīja, atbalstīja, un lūgums ir atbalstīt arī domas deputātiem. Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav? Nav jautājumu. Paldies, pārējām pie balsojuma. Adats balsojuma atturās.
Fiksējam. Tā, par 11, pret nav atturās Inārs Beļinskis, nepiedalās Roberts Jurķis, un kas bija otrs? Adats atturās, atvainojos. Paldies, neparādās. Tā, jautājums izskatīts. Nākošais dienas kārtības jautājums pāriet īpašuma komitejas vadītājiem. Lūdzu, kādi ir priekšlikuma varianti? Tā, paldies. Tātad īpašumu uz domas sēdi sagatavo 17 adreses, kas saistīts ar to, kad uz valsts zemes dienesta administrācijas reģistra pamata iesniegumu, kā arī konkrētie īpašnieku iesniegumu, kurā ir lūgums piešķirt adreses, lai varētu veikt attiecīgas nepieciešamās operācijas ar šo savu nekustamo īpašumu. Tādēļ šī adresu bloks ir tātad sagatavots. Tātad ir sagatavojusi īpašuma daļa un aicinu, tā teikt, apstiprināt, jo tas nepieciešams ir, jo mēs esam atkarīgi no termiņiem un tāpēc viņš bija tātad iekļauts šajā darba kārtībā. Šis 17 adreses. Aicinu atbalstīt, varbūt tās pēc kāds, tā teikt, ar elektroniskā balsojuma palīdzību. Deputātiem ir kādi vēl citi priekšlikumi? Balsojam par visiem pēc kārtas. Tātad ir priekšlikums balsot par visiem jautājumiem pēc kārtas. Ar vienu nevaram. Skaidrs. Nu jā. Un pa telefonu. Tā, 4 vēl nav nobalsojuši. 2. Ādats balso par. Paldies. Tā, par 14 pret atturās nav. Jautājums pieņemts. Tā, tagad tikai ko viņš lēc pretim. Tā, nākošais jautājums. Tā, tad ejam uz balsojumu, ja? Tā. Adats balso par. Paldies. Paldies. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Jautājums izskatīts. Ko viņš sit pretim? Viņš neuzskatīt. Tā, nākošais dienas kārti ārkas uzsākam. Nu, lūdzu. Šie te jautājumi, tātad es skatos, ir vakardienas īpašuma komitejas jautājumi, ja? Nu kā tad ne? Tātad viņi darba kārtībā bija jau pirms? Ja vakar nepieņemtu, kas tad būtu? Kā mums ar likumu? Kā ir 3 dienas iepriekš? Kā tu vari 3 dienas iepriekš ar komitejas lēmumu? Adats par. Adats balso par.
Nesapratu. Es biju pār. Tas jau būtu ideāli, ja būtu piedāvāt visi balsošanas varianti. Man pašam ir tagad jādomā. Adats balso par. Adats balso par. Tu kādu laiku nedzird matus? Es negribu viņam būt, es nebūtu par man nāc. Adats balso par. Adats balso par. Adats balso par. Var komentēt, kāpēc, jo vakardienas īpašuma komitejā šis jautājums tieši pacēlās, jo īpašnieks nezina, ka mēs viņam šādu adresi piestādam. Nu, nav saskaņots ar īpašnieku, un tas arī ir tie jautājumi, kādēļ es esmu nedaudz satraucies par šo, tāpēc, ka vakar īpašuma komitejā tā tas tika mums pastāstīts. Tādā gadījumā es atsaucu savu balsojumu. Es arī atsaucu savu balsojumu. Tādēļ varbūt, ka varētu skaidrot, kur ir iedzīvotāji iesniegumi, kur nav iesniegumi, kur iedzīvotāji pēc tam nebūs apmierināti ar esošo situāciju, kur būs, nu. Īpašuma komitejā, skatot šīs visas adreses, ja, tad tiešām bija 3 vai 4 adresāti, ja, kur nebija konkrēti saskaņots ar nosaukumu izveidi. Bet likums arī atļauj to, kad piešķirot šo nosaukumu, tomēr tiek ņemts vietā gan vērā gan vietas nosaukumu, gan vēsturiskā nosaukumu tātad pazīmes, ja, un tomēr šie nosaukumi nav izdomājumi, viņi ir tomēr ņemti no šīm esošā informācijas iespējamības materiāliem, ja, kā arī, kā likums nosaka, lai nebūtu dublēšanās. Līdz ar to šeit nekas, tā teikt, pretiesisks nav, un tā ir saskaņošana ar īpašnieku, tā ir viena no vēlamajām formām, bet nav aizlieguma forma. Paldies. Man ir priekšlikums komitejas vadītājiem pēc sēdes sazināties ar īpašnieku, aprunāties, vienoties un informēt domi, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt. Ja nepiekrīt, tad attiecīgi būtu jāskat vēlreiz. Piekrītat domas deputāti? Tad mēs atcelsim domas lēmumu nākošajā sēdē. Būtu jau loģiski vispirms saskaņot. Tā, Piktov kungs. Keistra kungs, man jautājums, vai visi jautājumi pilnīgi ir vienādi un mēs ielikam tikai apdzīvotas vietas nosaukums?
Ja bija nosaukums no sākuma Dubnas Kiekavas pagas, tagad nosaukums Dubnas Jaunsils, Kiekavas pagas, Kiekavas novads. Mēs mainām tikai apdzīvoto vietu klāt rakstam? Apdzīvoto vietu mēs mainām. No teritorā plānojuma pamatā. Tad adrese Protams, nemainas. Ja tieši tā. No Dubnas, piemēram, nākušais jautājums Kiekavas pagas, Kiekavas novads, pielikam klāt vēl Jaunsils, Kiekavas pagas, Kiekavas novads. Tā, kur ir problēma, Lēšavniekungs? Man tiem. Tā. Par iepriekšo jautājumu. Nē, par tiem dzērumcelm. Es jau esmu atsaucis savu balsojumu, bet Tā, kolēģi Arnolda skaidrojums bija interesants. Neesmu saturībnieks, bet es negribētu, lai man māja nosauc bez manas gribēšanas par dzērumcelmēm. Jā. Bet Ilgoni, ja gadienā viņš vēsturiskais nosaukums, tieši tā, vēsturiskais nosaukums. Cik liels te ir? Jā, tas ir buržāzes Latvijas laikā, 30. gados ir šis iegūts šis īpašums, ir piešķirts šis nosaukums vēsturiskā izpratnē. Tā kā viņš vienkārši ir mantojums no tā laika, ja tad es nevar būt nekā problēmas attiecībā par šo nosaukumu. Ja? Vienkārši nav šī varbūt tās dotajā brīdī, pat cik, kā saka, prasa mums laiks dot šo lēmumu, ja, tātad šīm adresēm, tāpēc viņš arī bija iekšā. Bet tā ir, es domāju, ka dotajā brīdī, ja mēs teiksim uzzināt, es domāju, ka ir saskaņots ar īpašnieku. Jā, lūdzu, ja mēs jau komitejā arī vakar novirzījām un pacēlām to jautājumu, kad jāsaskaņa ir ar šo īpašnieku. Es domāju, ka tagad tas viss izdarīts ir. Cienījamie kolēģi, gribu precizēt. Agrāk bija nosaukums dzērumcelm, šobrīd būs adrese dzērumcelm. Tās ir visas atšķirības. To man tikko kā uzrakstīja. Īpašuma daļas vadītāji. Precizēju. Jā. Andi, vēl bija jautājums, lūdzu. Tā kā turpinām nākošo balsojumu. Tā, Es katrā gadījumā pie šādiem apstākļiem... Tā, tad ir kolēģi, ja bija atsaukt balsojums, man liekas, ir jāpārbalso par dzērumcelmiem. Uzliekam vēlreiz balsojumu. Jebkurā gadījumā mēs par līdzīgām lietām mēs esam runājuši, un katru reizi es mēģinu atgādināt, ka ja ir bijušas domstarpības komitejā, tad ziņotājiem par to ir jāziņo, lai visi deputāti par to zinātu. Pretējā gadījumā mēs nonākam šajā absolūtajā situācijā, ka tad, kad mēs esam nobalsojuši, mēs jūtamies tā kā nedaudz piemānīti, un mums nav bijusi pilnīga informācija. Pēc tam jūs brīnaties, ka mums nav uzticības, ka mēs neticam tam, ko jūs stāstat, jo ziņas ir krasi atšķirīgas, un es nesaprotu, kur ir problēma mūsu bagātajai pašvaldībai izdarīt elementāras administratīvas lietas. Ja jūs nevarat dabūt piekrišanu, tad pamēģiniet nedabūt atteikumu. Ja? Tas taču ir vienkārši. Uzrakstiet vēstulīt, kāds ir jūsu viedoklis. Ja jūs negribat neko mainīt, jūs tas apmierina, varat mierīgi neatbildēt, pēc 2 nedēļām mēs to jautājumu skatām. Es nezinu, ko vēl vienkāršāk. Mums ir ļoti skumja pieredze ar adresēm. Mēs zinām, ar ko tas beidzās. Un vai tad mums tiešām šādu, es pat atļautos teikt, nieku dēļ ir vajadzīgs galvas sāpes? Es nedomāju, ka nekas nenotiks, ja tā adrese būs nākošmēnes. Bet viņa būs tā, kā pienākās. Jūsu priekšlikums konkrēti par šo jautājumu. Pārbalsot, jeb izņemt ārā? Šādos gadījumos es teiktu, ka jāņem ārā un jānovērt visi kārtībā. Vēl jau vairāk, ka tas jautājums nav skatīts. Pagājušajā nedēļā viņš ir skatīts vakar. Ja, tad 2 dienas iepriekš nebija iespējams iepazīties ar visiem šiem apstākļiem. Ja, priekš mans tas ir pārsteigums. Es ar šiem apstākļiem iepazinos pēc balsojuma, atvainojos. Nevienos dokumentos neparādās šis fakts. Skaidrs, bet tomēr to manu priekšlikumu jūs pilnīgi neņemsiet vērā, kad pārbaudīt šo lēmumu un konkrēti paziņot un aprunāties, ja kaut kas mainās. Nākošā sēdē ziņot. Precizēt un visu. Mēs nākošā sēdē precizētu. Nevarētu tādi cienījamie deputāti? Es nesaprotu, kāpēc nevarētu iztaisīt. Mēs nobalsojam, te ir problēmas ar to atcelšanu, piecelšanu. Es noteikti atcelšu savu balsojumu, jo es noteikti uzskatu, ka šādā veidā lēmums pieņemt nedrīkst. Nevar atcelt to jautājumu. Problēma. Mužniekungs.
Es tikai gribēju tīri procedūras jautājums. Nu, principā balsojumu jau atsaukt vairs nevar pēc tam, kad rezultāti ir paziņot. Vienkārši vajadzētu citu mehānismu. Es piedāvāju, teiksim, nu, ka domē tad lemt par to, ka pārbalsot šos jautājumus, bet paziņot par to, kad es atsaucu deputāts balsojumu, nu, tur īsti nebūtu korekti. Nu, bija paziņot Rezultāts ir paziņots. Jā, bet tāpēc jau mutiski paziņo šo te rezultātu, ja? Tas ir tīri procedūras pasākums, nu te nav nekādas problēmas, ja deputāti uzskata, ka te ir kaut kas jādara un jāmaina, tad to var izdarīt, bet ne, teiksim, mans ieteikums būtu nevis atsaukt balsojumu, bet šo te jautājumu pārskatīt, ja? Pārbalsot. Saskaņojot ar īpašnieku. Nē, nu tas ir atkal jūsu kompetence. Es tīri par to procedūras pasākumu runāju. Es aicinu neatsaukt balsojumu pēc tam, kad rezultāts ir paziņots. Tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Cienījamie deputāti, mēs ir nobalsojuši, tad paliekam pie tiem variantiem, par kuriem mēs esam pārunājuši. Piekrītat, jeb nē? Tā, lūdzu, Piktokungs. Vēlreiz gribu aicināt deputātus balsot arī tālāk, jo mēs pielikam klāt tikai apdzīvotas vietas nosaukumā. Cilvēkam nekas nemainās. Ja viņam bija mājas nosaukums, tagad viņam būs mājas nosaukums, apdzīvotā vieta, Kiekavas pagas, Kiekavas novas. Vairāk nekas tur nav. Cilvēkam nekas nemainās. Precīzi tad viņam būs tagad. Piekrītam. Nekādas sekas nav. Es saprotu, ka kolēģis ļoti skaidri un vienkārši paskaidroja. Kāpēc tad komisijas vadītājs to nevar paskaidrot? Viņš bija uztraucies. Ne, es neesmu uztraucies, es vienkārši dodat man vārdu, jūs man nedodiet vārdu. Tad es jums vēlreiz biju šī, kā teikt, jūs saprotiet, kolēģis Valsts nedaudz pagrieza to tādu jautājumu, jā, tāda, nu, griezumā, kad nezina īpašnieks, un tad sākās viss šīs, varbūt tāds, nu, tāda izrādīta, jā, vai kaut ko tādu. Jūs saprotiet, nu, tiešām tā ir, jā, kad šīs adreses tiek piešķirts pamatojot uz to, uz teritoriālu plānojumu, ja? Tātad iepriekšējās adreses viņas ir tas, kur nebija norādījušas šīs apdzīvotās vietas, precizētās apdzīvotās vietas. Kā jūs paši tagad mani redziet, ja? Tātad ir, teiksim, tā adrese ir Daugmale, tālāk Daugmales pagasts, Ķekavas novads. Tā ir tā kārtība, ko prasa adresācijas noteikumi, ja? Tāpēc viņš arī tiek šāda veida izveidots. Attiecībā par nosaukumu Dzerumu Celmi, kas likās, kad kaut kas nav ritīgi vai nav saskaņots ar īpašnieku. Es vēlreiz saku, tas ir vēsturisks nosaukums šim īpašumam. Te nav absolūti nekāds nezinošs vai kaut ko tādu. Skaidrs, paldies. Jautājums ir nobalsots, mēs viņu atstājam un nākošā domas sēdē lūdzu sniegt informāciju. Pārējām pie nākošā dienas kārtības jau Dubnas. Es gribētu personīgo viedokli protokolam. Īsti nesapratu, kas tikko notika, bet katram gadījumam es gribu ierakstīt protokolā, ka, ja tiks rakstīts, ka es esmu balsojumā piedalījies un balsojis par, tādā gadījumā es gribu norādīt, ka šis balsojums ir veikts maldinot. Tātad man nav bijusi pilna informācija, un ja man šī informācija būtu saulaicīgi dota, tad es būtu viennozīmīgi šajā jautājumā atturējies. Skaidrs. Man ir priekšlikums vienkārši ar roku pārbalsojumu par šo jautājumu. Atkārtot balsojumu. Tātad par... Bez namē, bet ar roku. Kas par to, par Dzerumu Celmu adrešu piešķiršana, lūdzu balsot, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Tā, Žilko, Vilinskis, Keisters. Nu, nepareizi sēdes vadītāja procedūra tāda, ja kas no tiem dalībniekiem sēdes ierosina, tad par viņu ierosinājumu nobalso un tad balso par viņu norosinājumu. 2 reizes ir jābalso šoreiz. Jurķa kungs ierosināja balsot ar roku, tad mums jāpiekrīt, jānobalso. Un tad par to. Kad mēs jau vienreiz nobalsam, nu ko mēs sākstamies? Andis ielika ļoti precīzi pie komentāru, es netērēšu ēteru, es arī līdzīgi domāju. Kas par... Es atvainojos. Nu, mēs kaut kur aizgājām, lai tikai kavētu laiku, ja te ir tik sarežģīts jautājums. Nu, ir kļūdījušies.
Tātad vienkārši mēs varam pateikt, komiteja lūdzu pievērst uzmanību. Lūdzu, ir priekšlikums pārbalsot Jurķa kunga. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu nobalsot. Lūdzu nobalsot. Žilko Beļinskis, Keisters, Jurķis Krūmiņš. Adats ir par pārbalsošanu. Līga, Pihtavs, Maksims. Visi par. Paldies. Tā. Kas par to, lai apstiprinātu sagatavoto lēmumu projektu par dzērumu celmiem, lūdzu balsot. Paldies, Žilko Beļinskis, Keisters, Jurķis Kru. Kaudzu? Žilko Beļinskis, Keisters, Jurķis Krumiņš, Valdeka, Pihtavs, Maksims, Edmunds. Kas pret? Pret nav atturās? Tā Linda, Igars, Maļinovskis, Adats, Variks un Leišavnieks. Paldies. Dubnas. Lūdzu, nākošais jautājums. Tur ir saskaņots ar to iedzīvotāju, lai nesāktu otru. Beidziet, Zani. Balsojam. Lūdzu, balsojam. Adats balsojuma atturās. Skaidrs. Tā. Pār 12 pret nav atturās Maļinovskis un Adats. Paldies. Tā pieņemts. Nākošais Jākapsoni, Kroksils. Tā. Adats balsojuma atturās. Tātad arī vakardienas īpašuma komitejā mums bija gadījums, kad īpašumu Tur tā lieta, kad ja komitejas vadītājiem bija jāziņo par šiem jautājumiem, bet, diemžēl man nākās pašam mēģināt atcerēties. Viens no gadījumiem bija tāds, kad īpašuma nosaukumā bija svītriņi. Tātad, šajā gadījumā tas būtu tā, ka skujnieki svītriņi 2. Un adresē šī svītriņa tiek izņemta ārā. Jautājums bija tāds komitejā, vai, ja ir kādi aizņēmumi vai kaut kur ieķīlāts vai kas, tāda ir kaut kāda adrese. Vai iedzīvotājiem nesanāk kaut kādas galvas sāpes liekas. Un tajā brīdī arī bija jautājums, vai ir saskaņots ar īpašnieku. Man ir jautājums konkrēti par šo gadījumu, vai šis nav tas gadījums, kad bija svītriņi par vidi. Tā kā tur ir? Komitejas vadītājs, lūdzu. Jā, bija svītriņi, bet es arī komitejā teicu, kad visi attiecībā par adresēm, ko pieņem ar domas lēmumu, tātad uz šī lēmuma pamata visām operatīvajām institūcijām mūsu valstī, kas saistīts gan ar policiju, gan ar kredīti iestādēm, gan ar apdrošināšanām, gan ar medicīniskām raksturu iestādēm. Ja? Adresa reģistrācija tātad dod šo informāciju, kad ir jauna adrese piešķirta. Likums, jeb noteikumi nosaka arī šādu lietu, kad adreses, tā teikt, īpašnieks izmanto arī veco adresi līdz tam brīdim, kamēr nepieciešams gadījumā, tātad ir izveidot jauni dokumenti, kurā jau ir jaunie
jaunais, apstiprinātais, teiksim, adreses nosaukums. Tātad attiecībā par šādu darbību, kā valsts teica par strīpiņu, tātad adreses īpašnieks nav nekāda absolūta šķēsli, par to netiek arī viņš sodīts. Tātad viņš var darboties arī iepriekšējā līguma pamata, tā tālāk, jo arī tā adrese, kas ir, tā teikt, kas tiks nomainīta, ja viņai ir likumisks spēks. To es arī skaidru. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Andi. Gribēju vērst uzmanību, ka, protams, likums mums atļauj daudz darbības veikt. Man dzīvē ir gadījies tā, ka vismaz 3 reizes likumā noteiktā kārtībā man ir gribējuši mainīt uzvārdu. Likums to atļauj un likums to pieļauj. Likums varētu arī to veikt, likuma vārdā to varētu veikt arī bez manas piekrišanas. Bet jāsaka godīgi, man no tā īpaša gandarījuma gan nebija, un, kā redziet, vēl joprojām es staigāju ar veco uzvārdu. Līdz ar to es uzskatu, ka šeit arī ir pavisam cita procedūra. Un es noteikti neatbalstīšu šādu lēmumu, vēl jau vairāk, ka es atkārtojos jau 3. reizi šajā sēdē, ka man neapmierina tas, ka par šādām lietām netiek ziņots. Paldies. Jurista kungs, mužnieku kungs, varbūt jūs kādu īsu skaidrojumu, papildinājumu? Konkrēti par ko? Par to strīpuņu izņemšanu. Šajā gadījumā ir tā, ka, ja adresi maina, tad ir lēmums par adreses maiņu. Un, protams, šis lēmums visās institūcijās tiek iesniegts, adresāts tātad iesniedz, un tur tā kā jautājumi nevarētu būt. Pa tiem pārējiem aspektiem tas patīk, nepatīk adresātam un tā, tad es šeit vaikam nekomentēšu, jā. Šeit jau ir katra adresāta brīva griba tam piekrist vai ne. Paldies. Šeit pieminēja banku. Un bankai parādoties jaunai adresē var gadīties, varbūt iemesls veidot grozījumus jau noslēgtajā, pieņemsim, kreditēšanas līgumā un pasliktinoši cilvēkam līgumu. Mēs ar šo lēmumu varam pasliktināt to situāciju šim cilvēkam. Tādas ir manas domas. Es domāju, ka attiecībā uz kredīta saistībām nekādu ieteikumu tas nevarētu atstāt, jo turklāt katram īpašumam ir ne tikai adrese, bet arī kadastra numurs, un bankai droši vien nerastos šaubas, ka runa iet par konkrēto īpašumu, un, kā jau iepriekš minēju, tad klāt būtu šis lēmums, un iesniedzot bankai attiecīgi. Katrā ziņā šī te situācija nav atkarīga no adresāta un viņa kredītņēmēja status šeit nevarētu viņam nekādā veidā pasliktināties, manuprāt. Cienījamie deputāti, ir 2, tātad pirmais lēmums, ja bija skujnieki ar strīpiņu, un tagad blakus būs otrs reģistrēts, jeb apstiprināts adrese ar bez strīpiņu. Tad šie dokumenti jau ir pieejami arī tam cilvēkam, es saprotu. Loģiski, ja tā domāsim. Kādi jautājumi ir? Jautājumi nav, ir priekšlikums atbalstīt pieņemto lēmumu komitejā, lūdzu. Notiek balsošana. Adats balsojuma atturās. Paldies. Tā, par 9 pret nav, atturās 5, piedošana. Tā, pieņemts, ejam tālāk. Malkalni. Ir šeit kaut kādi jautājumi? Nav, pārēju uz balsošanu. Adats balsojuma atturās. Par 13, pret nav, atturās 1. Tā, pieņem. Nākošais jautājums, Rītausmas. Ir šeit jautājumi par šīs? Tā, uzsākam balsojumu. Adats balsojuma atturās.
Tik labi sācis. Paldies. Par 13 pret atturās 1. Paldies. Tā pieņemts. Nākošās uz piešķiršanu telpu grupai nekustamā īpašuma Dimzas ielā 4, Kroksils, Ķekavs pagasts, Ķekavs novads. Jautājumi ir? Ejam uz priekšu. Adats balso par. Tātad 14 par, pret atturās nav. Paldies. Tā, pieņemts. Nākošais pa adresi piešķiršana grupai atkal ir Dimzas iela 4, Kroksils. Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Kā? Dviņu māja. Atkal nepareiz nosaukums. Darba kārtības jautājums. Kadars ar numuri? Pēc uzvārdiem pasniedz, ja uzvārdu zina. Pasniegam, kā būtu pasniegam, Nē, jautājums ir par vienkārši, ka par adresi piešķiršanu telpu grupa nekustamā īpašumā Dimzas ielā 4 vajadzēja uzreiz arī ielikt to 4.1 un 4.2. Tur vienkārši darbinieku kļūda kārtējā īpašuma daļas, kad nav uzdarījis pareizi lēmumu. Tālāk jau ir pareizi, bet pašā lēmuma nosaukumā ir kļūda. Ir, jā. Tā, noskaidrojam situāciju, lūdzu turpināt balsojumu. Adats balso par. Tā. 11 par pret, tavu atturās 2 un nepiedalās 1. Arnold. Paskaidrot, lasās no sagatavotājs. Tā. Titurgas ielas 8, Baložas Ķekavs par adrešu maiņu telpu grupām. Ir jautājumi? Es gribētu ziņojumu. Ziņojumu? Tāda. Es ieslēdzu, var iziet tādā, jā. Nevajag? Tā, lūdzu. Tātad adrese ir Titurgas iela 8, tā ir daudzdzīvokļu māja, kurā ir, tā teiksim, jaunais īpašnieks iegūs vairākus dzīvokļus, viņš ir veids apvienošanu, jā. Ja ir doma apvienot, jā, un tad ir iesniegums, lūgums, piešķirt vienu kopēju adresi, tātad šiem iegūstamiem īpašumiem. Tā līdz būtība. Tā. Kāda bija balsojuma rezultāti komitejā? Tad tur nebija pēc? Nē, tur bija domstarpības, tāpēc, tur pirmais, otrais stāvs kaut ko Inārs stāstīja, ka tur kāpnes izcirstas kaut kur ne tur. Kas tur bija? Tas bija tāds darba process, jā. Jā. Tātad tā daļa ir nosaka dzīvokļu īpašumu likums, kur nosaka dzīvokļu īpašniekam, ja, viņa, teiksim, kompetence, viņas saistības vai nepieciešamība, ko darīt, lai veikt pārbūvi savā īpašumā. Un tur skaidri gaiši rakstīts, ja veids kardināls pārmaiņas vai kaut ko tā, tad viņam jābūt tehniskajam projektam. Ja veids vēl dažādas pārkārtojums vai kaut kas iekšējās komunikācijas tīklos, tad jābūt saskaņojums ar apsaimniekotāju. Tātad ir šī kārtība, ko nosaka likums. Šeit ir jautājums pavisam cits. Ir iesniegums no īpašnieka, kurš vēlās, lai viņam piešķir vairākiem īpašumiem vienu kopēju adresi. To, ko mēs arī tagad darām. Tad man ir jautājums, vai
vai šī adrese tiek piešķirta uz tehniskā projekta pamata? Tātad uz īpašumu apliecinošo dokumentu pamatu. Tas nav iespējams. Telpu grupām adresi var piešķirt tikai uz tehniskā projekta pamatu. Tātad ir iesniegums no šī īpašnieka, tad ar lūgumu piešķirt viņam adresi. Tātad tas nav aizliegts un to arī daram. Tā, kur ir problēma? Nevar jau vairs atvērt šobrīd lēmumu. Notiek balsošana, sākums ir balsošana. Tātad attiecībā par tehnisko projektu kolēģiem Mandim, ja, tātad ir šī apvienošana ir apstiprināta, ir tehniskais projekts, kurš ir apstiprināts būvvaldē. Tātad uz tā pamata arī tiek nepieciešams ir piešķirt šī adresi, to, ko mēs arī daram. Tur iesnieguma pamata, no kā? Nu, uz kā? Būvvaldē, ir apstiprināts būvvaldē. Tā, lūdzu, turpinājam balsošanu. Lūdzu, pasagatavot to lēmumu projektu. Adats balsojuma atturās. Tā, par 10 pret nav atturās 4, es saprotu. Paldies. Tā, ieņemts. Tā, lūdzu. Mēs esam beiguši šos te adrešu jautājumus. Jā. Es jau kārtējo reizi kādu priekšlikumu iedošu sēdes darbības uzlabošanai, un jūs viņu varat neņemt vērā, kā jau tas jau ilgstoši notiek. Priekšlikums ir vienkārši ievērot mūsu pašu saistošo noteikumu, un lai sēdē piedalās arī atbildīgais ierēdnis, nodaļas vadītāji, jo mēs visu uzklūpām virsū šeit Arnoldam, jo ir nianses, ko šie ierēdni, kā gatavo lēmumu, es nezinu, Vanagajā laikam atbildīgā ir, jā, par attīstības daļu. Lai viņi sēt klāt un arī ziņo, nevis attīstību par adrešu jautājumu, lai ziņo tās nianses un izskaidro, jo šajā brīdī mēs vienkārši nostādām arī kolēģi neērtā situācijā un paši no malas nemaz tik gudri neizskatāmies tā darot. Paldies. Skaidrs, paldies par priekšlikumu. Lūdzu priekšlikumu ņemt vērā. Cienamēji Keistra kungs, lai būtu klāt. Nu, viņš jau komitejas sēdē nebija. Tā, nākošie jautājumi, pa kuriem ziņo Igoris Maļinovskis, lūdzu. Jā, paldies. Par sociālās dzīves tēlas līgumu pagarināšanu Irenai Rulē. Irenai Rulē ir problēmas, ir parāds 1303 lati 30 centiem, bet viņai ir apgādība Edgars Jefimovs, nepilngadīgais bērns. Maksāt viņa maksā pa 5 latu mēnesi. Mēs viņai pagarinājām uz 31. līdz 30. aizbildnībā, ne? Un pagarinājām viņai līdz 31. oktobrim, lai viņa sāk mēģināt kaut ko maksāt vairāk. Viņa mums sēdē runāja tā, ka viņam ir pavasarī iespējas iet, viņu paņems kaut kāds saimnieks pie seviem pieskatīt māju, tad ir iespēja, ka viņi aizies. Nu, bet šodien mēs ar nepilngadīgo bērnu nevaram izlikt ārā. Lūdzu atbalstīt un līdz nākošai sarunai, līdz 31. oktobrim pagarināt istabas īres līgumu. Skaidrs, es domāju, šis uzvārds mums jau visus 3 gadus, man liekas, ir dzirdams. Un, nu, es sapratu, ka sāk meklēt, cik ir informācija. Paldies. Ja jautājumu nav pie šī jautājuma, uzsākam balsošanu. Adats balso par. Kāpēc es, kā pa biškam, kā balsēt, varbūt paklausēt 3-2 par dzīvumās īres līgumu pagarināšanu Ivo Lipartam. Viens nav nobalsojis, atvainojos.
Ivo Libertam ir parāds 23 lati 25 centīm. Apsolīja cilvēks nomaksāt parādu, sarunāt ar Baložu apsaimniekotu, saņēmām piekrīšanu, kad varētu viņam pagarināt līdz 31. decembrim 2012. gada, lai viņš samaksā visus esošos parādus. Parāds nav liels, es atvainojos, iepriekšējais balsojums par 13 pret nav atturās 1. Nu, es nosaucu. Tā, lūdzu, turpinājiet, es atvainojos. Jā, tad lūdzu pagarināt viņam īres līgumu līdz 31. decembrim 2012. gada. Jautājumi ir? Tā, ejam uz balsošanu. Adats balso par. Viens. Tā, par 14, pret atturās nav. Paldies. Paldies, jā. Trešajam par dzīvojas platības piešķiršanu Indai Nurumovskai. Tad tas bija pagājušā sēdē, kad mēs viņai atteicam istabu. Viņai bija beztermina līgums. Tur bija tā, ka civilvīrs tajā momentā, kad viņi bija aizbraukuši pie mātes, civilvīrs sataisīja troksnī, kur bija izsaukta policija, un bija konstatēts, mēs to nezinājām, ka tas ir viņai civilvīrs, un bija konstatēts pārkāpums, kad dzīvoja svešais cilvēks, un mēs viņai anulējam nomas līgumu. Šai sievietei parādi nav, māte ļoti slikta stāvokļi, un viņa darbs ir Kekava. Viņa apsolīja, kad vairāk tādu pārkāpumu nebūs. Mēs likvidējam bezterminu nomas līgumu, un to pašu istabu, kur viņa dzīvoja, piešķiram pa jaunu uz 1 gadu. Ja būs pārkāpums, viņa vairāk nebūs pagarināta un būs jāatbrīvoja šo istabu. Lūdzu atbalstīt un piešķirt istabu. Viņa likt 31. martam 13. gadam. 2013. gadam. Paldies. Uz pusgadu atvainojiet, ja ne uz gadu, bet uz pusgadu, lai nebūtu pārkāpumu. Jautājumi ir? Nav. Ejam uz balsošanu. Paldies, kolēģi. Adats balsojuma atturās. Par 13, pret nav atturās 1. Tā, par izglītības komitejas jautājumiem vārds Žilko Laumai, lūdzu. Par grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagoģu konkursu nolikumā. Lēmuma projekts sagatavots, saskaņots, aicinu atbalstīt pedagoģu sveikšanas svētki 5. oktobrī Baložu vidusskolā. Varbūt uz ekrāna. Tā, ir jautājumi? Jautājumi nav. Ejam uz balsošanu. Tā, lūdzu, balsojiet. Adats balso par. Viens pazudis. Staigā iet. Par 14 pret atturās nav. Paldies, jautājums izskatīts un pieņemts. Cienījamie kolēģi, dienas kārtības jautājumi izskatīti. Paldies par aktivitātēm, par principālu nostāju un tās piezīmes, kuras tika izteikts, lūdzu, kolēģi, ņemsim vērā. Paldies!